Šoreiz Apērons video viesojas pie sena Apērona draugu un cīņu biedra Agņa Kalkaziņa. Mūsu tikšanās lielā mērā saistīta ar kādu nesenu notikumu, proti servisa dzīvokļu piešķiršanu cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā procesā savu pienesumu deva arī Agnis. Sinti ir viens no cilvēkiem, kam izdevās tikt pie servisa dzīvokļa. Šis traģiskums, kas bijis, par to negrib runāt, bet tā pašā laikā iziet caur drausmīgiem ērkšķiem, nokļūt līdz situācijai, kad viņi beidzot būs pat no sevis atkarīgi, ka beidzot viņi varēs normāli dzīvot un normāli šo dzīvi pat baudīt varēs. Tas ir, ja tu pielicis mazo pirkstiņu, lai kaut kam bišķīt labāk būtu, tad tā ir tāda enerģijas pieplūde, neko vairāk arī nevajag. Arī Latvijas paralimpisko spēļu vairākkārtējs čempions Aigars Apinis iegūst servisa dzīvokli jaunuzbūvētajā mājā Zasulaukā. Taču par Aigaru Agnim ir cits stāsts. Bija šīs olimpiskās spēles, olimpiskā un paralimpiskā spēle. Ja? Kad, piemēram, olimpietis saņem noteikti naudas summu, paralimpiets saņem pusi mazāk. Vai tad viņš ar savu ieguldījumu pasaules artavā ir pasaules sportā, ar ko viņš uz pusi sliktāks, vai viņš ir uz pusi nevarīgāks? Viņš taču arī izpildīja, viņš savā disciplīnā tomēr paņēma pirmo vietu, kā Apinis Aigars, ja, un es uzskatu, ka viņam ir līdzvērtīgas tiesības. Tad samazina tiem dotātu, tiem šo prēmiju un līdzveido ar viņu, jo viņa tas ieguldījums ir līdzvērtīgs. Viņš pasaulē labākais savā disciplīnā. Pavisam drīz Apērons video viesosies arī pie Aigara un uzzinās viņa stāstu. Bet šoreiz vaicājām Agnim, kādēļ viņš ir tik ļoti ieinteresēts cilvēku ar invaliditāti labklājībā. Ārsies faktiski kopēji kaut kādus 2 gadus. Man bija abas kājas salauztas, cēlis, mugura deformēta, bet mugura man nebija lausta. Rības rokas pat neskaita tādus sīkumus. Un tajā laikā, kas vienīgie cilvēki, ar ko man tajā brīdī bija komunikācija, bija cilvēki, kas bija līdzīgā situācijā kā es, ar lielākām, mazākām traumām, bet faktiski cilvēkiem ar invaliditāti nav kā saka, jāskaidro tas, cik daudz draugu paliek pēc tam, kad tu esi nokļūst tajā situācijā, un tad faktiski tie vienīgie cilvēki, ar ko tu patiesībā komunicē. Pēc tam, kad Agnim tika dot vēl viena iespēja staigāt, viņš aktīvi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un arī pats nodarbina cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Agnis aicina ikvienu padomāt par to, ka katrs no mums kādā brīdī var nonākt pavisam neapskaužamā situācijā. Neviens nav pasargāts no šī ratiņkrēsla, tāpat kā viss ratiņkrēslā vai ar citām kaut kādām traumām vai nelaimēm cilvēki atrodošies, kas ir šobrīd. Neviens jau nezināja, nedomāja, ka viņam tā notiks. Tas vienkārši vienā brīdī notika un viss. Tāls Bērziņš, Miķels Matvējovs, Apērons video.